Labvakar, mīļie! Šodien man bija ļoti interesanta diena. Tiešām šodien bija ļoti svētīga diena. Izsevišķi vakars. Un es gribētu padalīties ar to, cik svarīgi ir būt ģimenē. Ne tikai fiziskā ģimenē, bet es domāju, draudzes ģimenē, nevis baznīcā vai vēl kaut kur. Bet, labi, tā ir, jā, tā ir draudze. Bet man ir tāda privilēģija, tā ir milzīga privilēģija būt draudzē, kas ir ģimene, kurā tu vari dalīties ar savām sāpēm, ar savu mīlestību, ar savām problēmām. Un ievēro neviens, kurus es pazīstu un kur ir mūsu draudzē, neviens neizsmēj, neviens tev nenoliks, neviens tev nepateiks sliktu vārdu, tāpēc, ka tu esi izgājis ar šiem cilvēkiem cauri daudz kam. Un tas ir zelta un sudraba vērts. Nav vērtības vispār arī tam. Zelts sudrabs nelīdzinās tam, ko var tādā draudzē darīt. Ka tiešām tu esi pieņemts, ka tevi mīl. Šī mīlestība visdārgākais, kas vien var būt mūsu dzīvē. Jo tikai mīlestība maina. Es biju tik nežēlīgs cilvēks savā laikā. Mana dzīve bija murgs, vai savādāk viņu nenosauks. Ja būtu zemāk, ko Kristus būtu nokritis, protams, bet es nevarēju nokrist zemāk, jo biju nokritis līdz pašam dibenam. Bija ļoti nežēlīgs, ļoti ātrsirdīgs, ļoti manipulējošs cilvēks. Man nebija grūtības izdarīt kaut ko sliktu, bet tad, kad es pieņēmu Kristu, arī tad vēl tas viss mainījās tikai ļoti lēnām. Un paejot jau vairāk nekā 20 gadi, tikai tagad Tēvs man ir izmainījis ļoti spēcīgi. Tie, kas man pazina agrāk, un pat draudzē, ka jau 10, 11 gadi jau mums ir draudzē, un tiešām pats to tu varbūt arī neieraugi. Kaut ko tu ieraugi, bet šī mīlestība ir tik spēcīgi izmainījusi mani būtībā, ka es nevaru būt tāds, kāds biju. Nemaz nevar iedomāties sevi tāds, un man to riņķīt cilvēks saka, tas ir pirmais rādītājs, ka tu esi izmainies, ka tev saka citi, bet tu pats it kā to neievēro. Un tā ir mīlestība, tā ir Tēva mīlestība, kas maina. Viņa tiešām nozīmē, pieskarās mums tik spēcīgi. Man bija brīdis, kad šis klikšķis notika. Es darīju sliktas lietas ar savu ātrsirdību, ar savām nepareizajām lietām. Bet Tēvs, viņš ir pacietīgs, viņam pacietības pietiekami. Viņš ir ilgpacietīgs, kā Bībele saka. Tu staigās uz šo riņķi, kamēr tu iziesi tam procesam cauri. Un viņš gaidīs tevi. Un mūsu draudzē ir brīnišķīgi tas, ka mēs piedodam viens otram, mūsu pārkāpumu. Prasam piedošanu viens otram. Un tas ir mīlestības spēks, tā ir mīlestība. Jo mēs varam ieiet otra cilvēka problēmā un saprast, ko nozīmē tas. Ko nozīmē viņā vietā būt. Grūti runāt par to visu, jo uzreiz emocijas ir, tāpēc, ka nekā vērtīgāka nav par Dievu. Nekā vērtīgāk nav par šīm dārgajām attiecībām. Kā daudz pravieši teikuši, kad viņi ir bijuši debesīs, Bobs Džons un vēl vairāk, viņi ir teikuši to, ka Jēzus neko citu nejautāja, cik cilvēks atvedis, vai ko tu esi izdarījis, kāds liels brīnum darbs tu esi izdarījis. Viņš vienīgo lietu paprasīja viņam, vai tu esi iemācījies mīlēt. Un es esmu to sapratis savā ilgajā kristietības laikā, es esmu to sapratis, ka tikai un vienīgi mīlestība var mainīt, var reformēt, transformēt, darīt pilnīgi nepārpazīstam cilvēku. Nu, pilnīgi nežēlīgu cilvēku var izveidot
to, kas tu esi dotajā brīdī. Protams, man vēl pietiek visa kāra, kur vēl jāmainās, kur vēl jāpaliek savādākam, kur vēl jābūt ir daudz savādākam. Vēl vairāk mīlēt, vēl vairāk piedot, vēl vairāk iet uz priekšu. Un es novēlu katram no mums iet šim procesam cauri, jo mīlestība prasīs upurus, mīlestība prasīs tev atdot sevi, mīlestība prasīs šo izmaiņu. Viņi nepieprasīs, bet tev iekšā nedegsies miera, tev nebūs miera, ja tu nemainīsies. Es nemainīšos, mēs nemainīsimies. Tas tev turēs no daudzām svētībām, no daudzām lietām, kuras tu varētu izdarīt, mainoties uz mīlestības pusi, piedodot un atstājot visu nepareizo tur aizmugurē. Tikai mīlestība, šī tēva agape mīlestība, kas ir Dieva mīlestība, viņa maina. Nekas cits šī dzīvē mūs neizmainīs. Jebko, ko tu vari atdot, nav tādas naudas, nav tāda zelta un sudraba, kas varētu mūs izmainīt. Tikai pilnīga, galīga padošanās tēva mīlestības rokās. Un piekrist tam, ka tev ir jāmainās un man. Un tāpēc es novēlu katram no mums iet šam procesam, mīlestības procesam cauri. Viņš ir brīžiem nežēlīgs, brīžiem labs, bet gala rezultāts ir ļoti spēcīgs, un es tam esmu piemērs. Esat svētīti, mīļie!